Man sauc Kjulims. Ex-Fortnite streamers. Čalīts, kurš buljoja vērmanīšu kidus. Ko vēl paskaidrot? Čalis, ar kuru sneakerīs dzer. Vinnē naudu. Sweet Bonanza 5 eiro. Atceries? Atceros. Tas bija labs. Nogriezt 30 eiro Sweet Bonanza. Tu uzvar 15, nogriezt 30. Ai, labi, es sev vispār esmu nobanojis, bet tāpat dabūju 250. Nē, bija 30 nogriezt. Tu vienkārši nopērts bonus spēli. Nogriezt, ej. Nemāk gamblot. Skaties no ekspertiem. Kas vēl? Webshop darbinieks. Webshopā. Webshopā strādāju. Webshop masters, zin kā. No. Okay. Pa veipiem. Kāpēc webshops? Kāpēc tā izvēlējies? Es izvēlējos par veipiem, pēc jo, daudz sāk veipot, bet man tas vairāk interesēja. Es biju tas saucamais cloud chasers, jeb tas, kurš grib, lielus dūmus, un es meklēju veids, kā to dabūt, un tas vienkārši ļoti daudz uzzināja par to informāciju, un daudziem palīdzēja gan skolā, gan ārpus skolas. Tad sapratu, ka es par to tēmu zinu tā kā reāli top 0,1% Latvijā. Līdz ar to sapratu, ka strādāt webshopā būtu labāk nekā, pirms tam meža parkā, kur man maksāja 200 eiro mēnesī. So, es izdomāju, fuck it. Cik gados tu sāki veipot? Es varu pat backstory iedot. Davai. Varbūt daudz zina tie, kas skatās Leko. Bija viens prikals 2 gadus atpakaļ. Te ir daudz par ko bazarēt par Leko. Ak, Dievs, man ir tik daudz informācijas. Mēs īstenībā parunāt. Pēc tam. Te ir pārāk juicy. 2 gadus atpakaļ, jau 3, 21. gadā, es aizgāju prom no darba, un man pasaules strādāt Vācijā. Man vajadzēja +1 atrasts. Jā, tad ar Leko brauc, vai ne? Yeah, exactly. Es tā kā atradu +1, bet ja mutrīt neatļāva, bet tā mutrīt pēc tam viņu izmet ārā no mājas, kas ir kind of funny. Leko? Nē, man dzīvdraugi. Okay. Un tad uzrakstīja Leko priko pēc. Mēs jau pirms tam tā kā čatojām, tā kā Fortnite streams taisījām. Ne, kopā streams netaisījām, viņš man reidoja, un mēs arī spēlējām dažus turnīrus. Un es jau uzrakstīju priko pēc, un viņš piekrita uzreiz. Es biju pārsteigts tāds, fuck, tas ir Leko laika. Tajā momentā Leko laika bija top tier. Top streamers. Tā kā viņš tā kā Latvijas top 3 bija reāli Uldons TV, Funface TV un Leko. Yeah, exactly. Un es biju pārsteigts, un tā arī sākās kurīšana. Viņš atbrauca, pāris dienas pēc man vajadzēja strādāt, jo viņam tur vajadzēja COVID testu uztaisīt un tā tālāk. Un viņš atbrauc, nepaiet pat pusstundu, viņš knapi noliek mantas, un mēs jau ejam meklēt. Es atceros kaut kādas Instagram stories, stāstus sūtīja, Jā. Un labi, pasaigājām pa pilsētu, baigi cool pilsētu, Vupertāla šautauts. Un mēs vienkārši pēc 6 stundām staigāšanas nevienu neatradām, un vienkārši stāvjām pārciņā un domājām, what the fuck, ko darīt? Nav. Es pirms tam neesmu kurīs, ja kāds uzreiz konteksts neesmu kurīs, es biju labi audzināts. Šādāt mammai. Un mēs vienkārši stāvam, vienkārši čalīs paiet garām, un viņš sajūt, es nezinu, kā smaržo. Un es tāds, pēc zoodāra smird, viņš sāk rēkt. Un pēc tam mēs pieejam pie tā čalīša, izrāds, fūzīts ir lielāka tajā pilsētā. Un tad viņš pateica, es nepārdodu pa gramu, es uzreiz pa 2 gramiem pa 20. Mēs tādu, paņemam uzreiz. Pēc tam viņš pasaka, ja jūs būsiet nākamreiz, ka pirksiet 5 gramu pa 40 eiro. Un tāds, say less, atnākam mājās, viņš sāk kaut ko tīt, tur tālāk savu huņu darīt, un, es neesmu kurījis neko reāli, es 17 gadus neko neesmu darījis, un... Tev bija 17? Man bija 17, man tagad 19, paliks 20, man bija 17 gadi, un, teiksim tā, ka es nemācēju veipot, nekurīt, neko, zero pieredzē reāli, un... Es nevis plaušā vilku, bet es mutē vilku. Un man nešķirījies tāds, what the fuck, kaut kas ne tā. Tad viņš pasaka, ka nē, plaušā. Viņš tās parāds tāds, pamēģinu. Pirmais dūms, klepošana nereāli sākās, bet pēc tam nomērinās. Un otrais dūms, pīzdu. Es nezinu, kas man notika, bet man saulīt nereāli sāk sāpēt.
Man liekas, ka vienkārši man daļa no aizizrātās ielidoja plaušā. Un es stundu mocījos. Man tā bija, kad cigāri, kuri jaunajā gadā. Bum. Saprotu. Sapratu, tas bija sāpīgi diezgan. Es sāku kurīt 17 gados. Vai veip? Abus. Abus? Mēs par veipiem, jā. Un tad mēs vienkārši sākām kurīt. Mēs aizgājām, pastaigājāmies vēl pa tiem veikaliem. Mēs reāli centrā dzīvojām. Un tur blakus bija veikals kaut kāds, Stockman type shit, tur expensivēs veikals. Mēs tajā iepirkāmies, tikai pēc tam uzzinājām, ka tur lētāk veikali blakus. Un tur bija kāds maziņš, kāds kioskiņš veipšops, tā kā Salt Plus tagad šajā momentā. Un viņiem bija... Salt Plus? Kā Salt Plus, tāds maziņš kioskiņš. Salt Plus, ok, sapratu. Salt Points, jā. Tāds maziņš kioskiņš. Mēs piegājām, viņi pārdeva, reāli kā Salt Plus ierīci. Zini, kas Salt Plus? Salt Plus tā, to tur savu un tev kārtridži jāmaina. Jā, tur identiski tāds pats bija. Un mēs nopirkām vienu, tur bija arī pa 2 kārtridžiem. Bet tie džuisi bija sākumā amazing, pēc tam man vienkārši vējums gribējās. Mēs nopirkām vienu vājo, kāds 3 mg un vienu stipro priekš lekot pēc, 3 mg, baigi maz. Es ievilku trīnieku, man nereāli sāk šķirīt. Pēc tam pēc pāris dienām, olas nokrita, jāmēģina 18. Pizduj. Tas laiks bija reāli sliktākais. Es sēdēju pie podu stundu, man bija hujova. Nikotīns, jā. Jā, 18 mg nikotīns. Tagad man liekas, what the fuck, 18 tas ir maz. Bet tajā momentā es sēdēju pie poda. Man bija sūdīgi. Un pēc tam kaut ko pieradām. Un pēc tam pēc nedēļas mums iedeva naudu ēšanai, kas aizgāja krapāli. Obviously, mums bija 75 eiro katram uz nedēļu, lai ēstu. Mēs vienkārši pirmajā dienā saprikāmies kaut ko uz 20 eiro un pārējais krapāli. Un tad mēs aizgājām reāli ar pirmo vēpiņu nopirkt. Un pirmais vēpiņš baigi populārs Latvijā Dragīgs. Dragīgs, jā. Viņš nereāli populārs. Jā, exactly. Viņš vienkārši populārs. Katram veipotam Latvijā viņš ir bijis at this point. Ja nav, tad, tu neesi vienkārši veipotāks. Nā, I'm joking. Bet, jā, tā arī sākās viss. Cik laikā bija gadi tajā laikā? Viņam bija 19 vai 18, neatceros. Ko vēl tu zini par Leko? Viņš papis nevainību izdarojot meiteni. Ko? Tas vienīgais, kurš to zina? Tas to pirmo reizi dzirdu. Tas nav 100%. Sāksim ar to. Tas viņam bija draudzene, viņš izšķīrās ar viņu kaut kādā streamā, un viņš tur raudāja, tur streamā, bet es nezināju, ka viņš izvarēja šiep. Esmu dzirdējis tikai to. To esmu tikai dzirdējis, bet no vairākiem cilvēkiem. Tas nav 100%, bet esmu dzirdējis no vairākiem cilvēkiem. Bet no trusted cilvēkiem? No trusted, jā. Un tie ir viņa draugi, un viņš nezina, ka viņi nosniņšoja. Bet varbūt, bet es zinu, ka viņš bija dzērumā, un viņš bija ar veceni nopisies. Un viņi nebija tur kā 1v1 pīsušies. Bet viņam bija gadi? Vairāk. I don't fucking know. Kad 16, ne? Es tak nezinu. Bet visu, ko zinu, ka viņš ir darījis kaut ko tam līdzīgi. Kaut ko uz to pusi. Varbūt šī consented, varbūt ne. Who knows? Bet esmu to dzirdējis. No vairākiem cilvēkiem? No 3 kaut kādiem vismaz. Bet tas bija kādu laiku atpakaļ. Viņi reipoja trietā, čiep? Ne, es nezinu, vai reipoja, bet tur nebija 1v1 type shit. Tur grupas darbs bija, no? Vēl ko. Viņš prasa mazgadīgām meitenēm nūdus. Jā, zinu, viņš rakstīja Bridžetē kādreiz. Viņš ir Bridžetē. Jā, obviously. Kas vēl par Leko? Tad, kad mēs bijām Vācijā, viņš man iepis. Par ko? Es nezinu, bet viņš bija uzkurījis no rīta tajā dienā, un viņš, man liekas, agresīvāks tieši. Viņš tad, kad ir uzkurījis, viņš ir agresīvāks. Es to biju ļoti labi pamanījis, un mēs kaut ko cipa priko pēc, kad dirsāmies. Tā kā reāli es maidīju, viņš maidīja. Bet viņš laikam paņēma to pārāk to pie sirds, vienkārši paņēma un iepis. Tehniski sakot, Leko, ja tu šo skaties, nē, es neiešu uz policiju. Man nav proof, bet tas šalīts, ar kur mēs bijām, mēs tur trietā bijām visu laiku. Viņš redzēja. So, I got a witness. Čau, tas nūdus sūtīja, nāc. Yeah, exactly. Tas bija mans nākamais temats. Man ir tik daudz video, kur viņš drankā meitenēm, sarakstās ar meiteni, saka, ka viņš izēdīs, viņu izpisīs un tā tālāk. Man ir viņa dickpics. Man ir... Kampiks? Arī kampiks. Jā, tas bija viņam, man ir bilde, kur viņš nobeidz uz saviem palegiem.
Neprasiet, kā es to dabūju. Kā tu dabūji tās bildes? Es iepatikējos vienai meitenei, kurai Leko bāzās klāt ar tiem, es tev izdziedīšu no tālāk tekstiem. Un mēs satikāmies Funny enough. Tu zini, kas ir Simis? Jā, Simis, tas tiktokers. Jā. Viņam ar friendos ir Alma. Nezinu, kas ir Alma. No Rektopus. Varbūt tad zini, skatos Rektopus. Tā, kurai kā bullim, zin kā. Kas viņai? Kā bullim piercings. Es to parādīšu. Okay. Šī sāta, bet šī single. Es to uzzināju vakar Hard Way. Ar melniem matiem? Nē, tā otra ar blondiem. Es to parādīšu. Viņa semai nūdus laiku liek. Kur viņa liek nūdus? Semai nūdus. Ķipa pa pusē nūdu. Jā. Kur viņa liek? Ķipa šitā. Viņa te jau streamos Rektopus? Jā, viņa viena no Rektopus. Ok, varbūt, esmu redzējis, jā, varbūt. Un mēs tur vienkārši bazarējām, visu prikolu pēc. Ar to čiep? Jā, es biju viņas TikTok streamā. Un tur bija viena meitene. Un mēs kaut ko par Leko. Tāpēc, jo ir viens gifs, kur, bija, tad, kad Leko streamā bija nereāli populārs, kur viņš, nobučo meiteni. Bet tas bija gifs, kā viņa Omeglē vai Ometv satikās. Varbūt es redzēju, es negribēju viņu atrast, varbūt viņš man kaut kur ir. Varbūt ir redzēts. Varbūt. Un tā ir tā čiepa? Jā, tā ir tā čiepa. Okay. Un es viņai atgādināju to. Viņa sāka rēkt. Viņa bija nedaudz dzerumā, viņa sāka rēkt, un tā tālāk viņa tieši pēc streama ķipu dranka. Un sākam runāt par Leko, tad viena meitene pateica, man Leko nepatīk, viņš man kādu huņu sūtā tālāk. Mēs tādi, kādu sūdu? Es gribu redzēt, es gribu taisīt expose video uz viņu. Un tad viņam parādīja tos visus video, kur viņš screen rekordoja vai nofočēja, kur Leko runā kaut ko. Un tad vienkārši šis būs Leko expose. Šis ir Leko expose video? Jā, šis būs reāls saglabājums Leko expose video, tāpēc, jo es atklāt par šo neesmu runājis. Man nav pretenzijas pat Leko, mēs Leko esam paziņas. Es arī esmu paziņas. Es viņam prasīju, kas viņš sūtīja tos notus. Daudzas slavenības bijuši viņa nūdu līkot. Viņš teica, ka tas normāli. Tas nav normāli. Viņš pateica, ka tas ir normāli. Daudzām slavenībām tā ir. Viņš nav tik liela slavenība, lai tas būtu normāli. Sāksim ar to. Bet Latvijā viņš ir streamers. Viņam jārēķinās to, ka viņš to nedrīkst darīt. Jā, bet es neteiktu, ka viņš tagad ir baigi populārs, pēc viņa tikai skatās 40 cilvēki. Man atsūtīja visu to prūfu, es biju ahujā, un es viņai iepatikos, mēs sākām bazarēt tā tālāk, un tad vienkārši viņa man pirmā nerakstīja. Es biju tas, kurš atbildēju uz viņas tekstu, teiksim tā, uz viņas conversation, un dēļ tā mums arī beidzās kontakts, bet viņai bija jās. Vēl kas par Leko. Viņš tas streams, kad viņš tur guļ elpos. Viņš nereāls drug abusers ir. Man bija, tad, kad viņš man bija snapā, ka mēs bijām reāli, kad draugi, čomi, mēs tik dzīvējām kopā, un viņš katru dienu vienkārši kurīja. Tā kā man viņu palika žēl, bet viņš katru dienu reāli kurīja. Viņš neko citu nedara, viņš kurīja. Mēs atbraucam no darba uzreiz, viņš fucking tin. Tā kā viņš novalkā paust, paņem dzert un tin. Tā kā viņš neapsēž, nepapazarēja, vienkārši nepasēž telefonu. Tīna, taisa Instagramā live streamus, YouTube arī es atceros. Un, reāli palika žēl. Bet, pēc tam viņš vienkārši atbrauc Latviju, viņš turpināja kurīt, visu kaut ko lietot tā tālāk. Vēl pa Leko kaut ko. Viņš ir skamojis savus skatītājus. Kā? Viņu noskamoja vienu reizi, Steamā. Trade offeros, CSGO kinos. Un tad viņš skamoja savus skatītājus, lai dabūtu plus-mīnus to pašu vēl atpakaļ. Un, tas ir varbūt smart, un to visi streameri varbūt dara, bet viņš pārsvarā tikai streamo tajās dienās, kad ir kādi svētki, piemēram, Ziemassvētkos, viņš vairāk streamo tajā periodā, septembrī. Kāds prikols tajās dienās? Tāpēc jau sīkiem dod naudu. Viņa viss... Jā. Tas ir gudri, bet at that point viņam visi skatītāji ir Fortnite kidi. Viņam nav smadzenes, viņam dos naudu. Jā, exactly, viņš nopelnīs. Viņš izmanto bērnus. Es arī izmantot, ja es būtu streamers, es gribētu, lai man maksā. Jā, bet viņš arī dažreiz citādās veidās. Tajā mazgadīgām prasa naudas, viņš arī bērns izmanto seksuālā veidā.
Un, nu jā, un viņam viss community sastāv reāli no mazgadīgiem bērniem. Tāpēc, jo tad, kad viņš streamo Fortnite, viņu skatās 150 plus mīnus. Tad, kad viņš streamo kaut ko citu, 40, 30 uzreiz. Un tie ir tie viņa lojālie streameri, kas vienkārši viņu skatās pēc, jo tas ir Leko. Jā. Tas ir Daniels Roškauns. Roškauns. Un jā, tas ir vienkārši, tas ir smart. To daudz dara, bet tas nav pareizi. Bērni nezin, ko nauda dara, un gambleri arī. Patiešām. Bet viņš arī gamblo. Viņš ir, jā. Exactly. Jā. Kurš teica, ka viņš to naudu nenokurīja vai? Viņš dahujā nopelna no creator kodu, cik es dzirdēju. Jā, viņš man bija rakstījis, ka viņam ir 1K active users laiku. Jā, viņš kādu štuku nopelna, ne? Kaut 500 eiro kaut kur. Vai... Creator kods tikai 5%. Jā, bet stils salicās. Līdz ar to viņš dabū 50 eiro. Domāju, ka viņš daudz vairāk nav dabū. Varbūt, bet esmu dzirdējis, ka vienkārši 5% tad, kad bija 19. gads Fortnite Primes. Okay. Varbūt tagad ir pacēlies. Tas arī varbūt bija 19. gadā, kad to dzirdēju. Jā. Varbūt tagad ir pacēlies, varbūt viņš vairāk jau pelna. Jā. Vēl kas par Leko? Leko Red Bull drāma Hypertonā. Hypertowns. Kas ir Hypertowns? Tas bija tas, meetups, kas Sīpselā notika. Tur bija vēl... Kur streameri, jā, un gaming. Visu, jā, tur bija Baltika e-sports līga. Fināla CSGO. Tas bija insane. Bet tā drāma Hypertonā. Lieta tāda, ka viņš bija tas streamers, viņš dabūja to streamer, VIP lounge, un tur bija bezmaksas Red Bulli. Un viņš ņēma tos Red Bulls un pārdeva visiem. Pat mazgadīgiem pa 2 eiro. Tā kā pilnīgi visiem. Nu jā, biznesmenis, bet viņi ir mazgadīgi. Tā ir viņa mazgadīga. Un, ja viņš dotu bez maksas, tas būtu debīli, bet viņš nevarēja neko darīt, izņemot lietot pats sev tos Red Bulls. Viņš pārkāpa iekšējās kārtības noteikumus. Tas ir nekas, mēs skolā katru dienu pārkāpjam iekšējās kārtības noteikumus, bet pārdot viņus un tīpaši vēl mazgadīgajiem. Jā, viņš deva pa brīvu un vēl pārdot. Viņš gan jau uzpelnījās īstenībā. Tas ir vienkārši... Pārdot 50 Red Bulls, tas ir sotoks. Bet tā lieta, ka viņš pārdod mazgadīgiem, tas vienkārši sāpīgi skatīties. Leko policijas drāma 30. martā. Nu, davai, šauj vaļā. Kas tad drāma? Tas bija 2 gadus atpakaļ. Un tad, kad reāli viss bija primā, Leko bija primā, Fortnite bija primā uz veselību. Viņu čalīts ekspozoja un aizsūtīja valsts policijai e-pastu par Leko. Kādu tēmu? Par narkotikām, bet reāli par narkotikām viņš aizsūtīja proof, kā viņš lieto un tā tālāk. Un es pat, es reāli biju draugos ar Leko tajā momentā. Like, we're friends, like, mēs čatājam katru dienu gandrīz. Un es ieliku video, lai viņi neraksta Leko un tā tālāk. Un es sapratu, tā bija ļoti slikta ideja. Viņi tāpoja viņu telefonu? Nē, vienkārši, Lekos laiku sūta Snapchatā, liek, ka viņš veipo, ka kurī krapā tā tālāk. Viņš tā palika gudrāks, neliek to visu, bet tik laikam arī slipapo. Un čalis vienkārši screenshatoja to visu un aizsūtīja valsts policijai. Kad tu teici, lai tev nesūta? Un es teicu, lai visi vienkārši sāks pamot Leko, dēļ tā, un kaut ko dirzēs viņam virsū. Un es pateicu, tajā video, lai neraksta Leko, lai viņam tā jau ir stress. Un lai viņam mazāk stress vienkārši ignorētu. Un es vienkārši sapratu, ka es noskatos to video un saprotu, what the fuck? Esmu debils. Jo es respektēju Leko. Es tā kā nedaudz regretoju to. Bet viņam sanāca kaut kāds sūta beigās? Nē. Nekas man. Man liekas, tas čalīs vienkārši viņš aizsūtīja valsts policija @gmail, bet actual valsts policija viņš neko neaizsūtīja. Jā, tāds sēpes nav nemaz policijā, jā. Es nezinu. Es neesmu skatījies. Viss var mainīties ap šo laiku. Tā skola ir vienkārši weird. RMT? Jā. Tā ir dirsā skola, jā. Tur vienkārši, tur ir visi. Tur ir visi. Tur ir visi. Tur ir transgender, vibratoru lietotāji, fūzīši, kuri nav geji, bet viņiem patīk anītībās pričendālus. Jā, tur ir vēl tur viss. Tur ir kā tu aizies un vienkārši, tu paņems nākuji kategorijas, bet un tur vienkārši viss cilvēki būs pa vienam. Tur ir viss, jā.
Jebkura meitene, kura velk white bikses, smird. Mark my words. Like, tā mode, kas tagad ir jauniešiem, tas reāli, ja tu vienkārši paņemsi, cilvēks paņems kartupeļu maisā, iekāps, nahus aģērbsies, un viņi pateiks, tā ir mode, tas ir stils. Man sučus steigā kartupeļu maisā. Nu, apmēr, tas ir, what the fuck? Like, 100% Balenciaga paņems kartupeļu maisu, uzskā arī savu vārdu, par štuki iestienā outfiti. Es saku, ka tautas starpos sākt atkal ģērbties. Tautas starp. Tas būtu labāk nekā fucking kartupeļu maisā. Tas būtu kā līkumu pieņemt visiem latviešiem tautas starpā. Tas būtu reāli kā skaisti. Ej pa ielu visi. Turisti būtu ahujā. Nu jā, tas tāpat kā uz īriju aizbrauc vai uz kurieni, ko viņi svētkos staigā. Bet tas ir kādās vairāk un svētkos. Zini, spīdis staigāja pa ielu, tur daudziem fujekiem bija svārki. Man liekas, tajā dienā tur bija vienkārši kaut kāds festivāls. Jā. Pēc jo casually viņi nestaigā. Man ir, man māsas asinīs ir cilvēki, kuri dzīvo īrijā, un viņi man pateica, viņi ģērbjas tikai tad, kad ir kādi svēki vai kas tam līdzīgs. Jā, latviešiem arī vajadzētu pa svētkiem īstenībā ģērbties tā. Nu, jā, kā mēs ģērbamies, bļēd? Sporta bīks, attītas kurpītas, džim-bim kabatā, un jā, arī dzert. Jā. Tas ir normāli, jā, bet... Tas ir principā jaunieši, jā, komplekti tāds. Nu, arī jaunieši tādā. Vai bikses, kaut kāds džins. Ir īpaši džins. Ir vēl tas bodijs, ķipa, tas, kas Govēnā bija Summersoundā. To vēl viņi Nike uzvelk. Pro kaut kāds? Nē, ķipa bodijs, ka ķipa kā aiztaisa. Jā, zinu. Un tad vienkārši tieši tie kauli redzami. Jā. Un vēl tāds, un viņas vēl ir resnas. Jā, mēs tāds čeps sauc par bikīniju vecinēm. Viņas jāsauc par smirdīgiem vecinēm. Pēc jo man ir slikta pieredze. Bija Holī festivālā. Tu biji Holī festivālā? Es biju Holī festivālā. Es arī biju Holī festivālā. Es te neredzēju. Es pēc roļika aizgāju prom. Es pēc roļika tieši atnācu. Pēc es biju darbā. Zini, ko es tur satiku? Ir tās 3 māsas Strode. Zini tos uzvārdus? Ir Agnese Strode, Elīna un vēl kaut kāda valna. Jāsams, kas tas tāds ir. Nu, apšiem viena no viņām sāka OnlyFans. Slikts kontents. Un viena no viņām nodarboja N-wordu. Par manu slikto pieredzi tajā Holī festivālā. Nu, davai. Bet mēs baigi daudz mainam tēmas. Mēs tiem reāli sāti, kas tos kā prūsaks. Bija viena vecene. Es kā aizbraucu, un tur bija mans draugs. Viņa drauga, un bija cilvēki. Un tur bija viena vecene, kura izskatījās smashable. Viņa bija dzerus, es nebiju. Un es tā kā dabūju rīz fujeks, jā. Koļi viņa nosiņa nosārka biku. Un pēc tam vienkārši tusējām visu. Nu, kaut ko bijām kā grupiņi, teiksim tā. Un tad sāku iedzert. Tad viņa izstījās smukāka. Viņa domāja, ka man nav 18. Es teicu, man ir 19. Un tad mēs pašās beigās vienkārši aizgājām aiz kaut kāds telts. Nolaizījāmies. Un sākumā vienkārši vienu buču iedos tāds, es gribu vairāk. Un tad mēs vienkārši meikautojāmies. Un tad viņai nebija kur palikt. Un mana hata bija brīva. Tāds, labi, like pull up, mēs satiksimies Oļigā. Viņa bija pilngadīga? Viņa bija pilngadīga. Okay. Diemžēl. Diemžēl. Leko. Un tad mēs satikāmies, mēs tur pie Origo, tur, kur iet ķipā uz centrālu tirgu. Tas zem tilta, tur ir viena lavačka, un tur var nopirkt alkašu. Tas kā bārs, bet viņi to vienkārši ielēja 0,5 glāzē. Jā, aliņa. Nočniks. Jā, nočniks, jā, glāzes, jā. Un viņa tur sāka pirkt, viņa sāka dzert, un viņa nereāli vienkārši mani sēdēja, manu muguru nahu ir rāva nos, reāli ar nagiem gāja cauri, Un tad mēs nopisāmies. Bet pirms tam viņa aizgāja uz stāvtuveli nodirsties. Viņa dirstu nenoslaucīja. Tad, kad es novilku biks, aiztaisīju degunu uzreiz, viņa nereāli fucking smirdēja. Man pat ir pierakstīts, kāds viņu nodisoju. Man ir pierakstīts, man ir, notīgi līdz notos. Saprat. Un tur pārāk daudz informācijas meitenes, nekā varam papildināt. Tev jau nav meitenes, nestāstu tikai puiši. Man meitenes īstenībā diezgan daudz skatās. Man 70% auditorija meitenes. Damn! Labi, ka manu Instagram ieliks, jā? Es ielikšu to Instagram, jā, protams. Rekur.
Bļa, man te vienkārši insane stuff. Viņu sauca Kendija. Viņu sauc Kendija. Kendija, mana seksu vārds. Viņa pilngadīga? Varbūt viņa tev teica, ka viņa ir pilngadīga. Viņa badū sēdēja. Nē, tā nebija. Ok, so esmu te uzrakstījis. Fucking smir pēc nemazgāta bomža, fucking dirsu neslauka. Huizinu vai duša eksistē ors ekstra zeķes, trista spektulos fuck. Bija priekals tāds, ka mēs ienākam manā dzīvoklī, un visu no kapaus, visu safe, un vienkārši voncī. Es obviously uzreizēju pie sava drauga. Prasīt, tu zeķis mājuši, es saku, jā, kāpēc es tik prosti, kāpēc es reiz uz manis? Viņš tā kā tik mēdi palika ar to, ka mēs bijām 4, viņš pasauca savu draugu, tā kā aktuālu draugu, veceni, un es ar to Kendiju biju. Un mēs vienkārši abi aizgājām, tāpēc, ka Kendija tajā momentā bija toltē, un es ar to draugu draudzeni aizgājām pie viņa prasīt, vai zeķis māju ar tevi ar kaut kas tam līdz. Viņš nereāli mēdi, viņš bija palika, un viņš vienkārši kaut kad vienkārši ik pa laikam ķipā uzzina to tematu, ka, jūs man dirzāt, ka zeķis nevajag tā tālāk, kā uzrēts, jā, bet tu vienkārši apniek tās vecenes, kā viņas smird nereāli. A kāds zina, ka viņa dirz nenoslaucīja? Tāpēc es Tu redzēji vai sajūti? Es doggy stylā gāju, un tur reāli bija brūns vītra. Un vēl šķīdra. Un es reāli dodu backshotus, skaties, es dodu backshots, un man reāli šādi ir jāsēž un jāskatās uz logu, bļaļ. A kāpēc tu hitoji? Body count up. To, ko es teicu blind date. Mēģinu savu body count dabūt uz double digits, meitens. Hit my line, need +1. Tad man būs double digits. Nosinēsim kopā. Ar vēl vienu. Un es vienkārši pastos viņas zeķiem. Viņas ir fucking neon zaļas. Lai tu zini tās Lidl zeķes, kuras ir zilas un baltas? Jā. Viņai tās zeķes bija zaļas. Un es vienkārši sapratu, ka viņas smird. Tad mēs vienkārši vienā pēc hitošanas, kad man visi istaba vienkārši smirdēja, mēs sēžam, visi tur buhājam, visi kārtībā, safe. Un tad vienkārši vienā momentā viņi kaut ko sāka tirsties, ka es nenobeidzu. Like, I'm ain't surprised, ka es nenobeidzu. Like, what the fuck? Tur vienkārši moods, vienkārši different. Tā kā, zini to, multinēs to zaļo gaisu? Kā cipa kaut kas smietīgs un zaļais, un tad vienkārši kāds pasmažo un stoneface. Man bija tas pats, bet vēl trakāk, like, tas tik fucking nasty, tik stingy, lai, ja es aiziešu uz zivju paviljonu, es labāk to smaržoju nekā fucking viņu. Un mēs tur dzērām, ja kaut ko sāk dirst virsū, ka es nenobeidzu, ka man ir maziņš. Nu, es nezināju, ka 7 inči ir maziņš. Girls hit my line, you know. Zini, cik 7 inči? Es negribu zināt. Ok, tas labi. Tie, kas gribēs, viņi jau uzzinās. Es negribu zināt. Tie, kas googlēs, viņam būs interesants. Opšim, Johnny Sins ir 7,5. Ok, labi, par to tēmu beigsim. Es zinu, kā iedzēs. Nē, īstenībā man sāk interesēt, kas vēl ir noticis tajā dzīvē. Tev bija Telegram, Tinders or something. Viņš jau projām ir. Es tur prikolu pēc tā, ka man nav ko darīt, vienkārši paspaidu. Bet tu tur esi teicis, ka tur ir mazgadīgas meitenes, jā? Nē, tur ir pilngadīgās man rāda. Bet tur ir mazgadīgās? Tur arī ir, bet es uzlieku, ka man ir 19, man tikai pilngadīgās rāda. Vai tu nevar uzlikt, ka tas ir 16? Vairs nevar. Lokots. Es neesmu leko. Un, vopšim, viņi kaut ko man dirš virsū, un tas vienkārši man tāds, fam, mēs tagad dirsīsim par tevi. Es vienkārši nodiršu, ka viņi smird, ka viņi ir, nu labi, neglīt. Tas notika pēc tam, jā. Jā, ka cipā pēc tam, tā, mēs buhājām pēc hitošanas. Vienkārši viņu nodirš, ka viņi fucking smird, ka viņi tā arēs. Like, viņai buferi bija, bet viņa, like, on the overweight side. Like, mēs paņemsim tā kā 1,65 m uz kādiem 75 kg, 80. Okay. Like, ir curves, bet tāpat on the fat side. Un ka viņa smird, ka viss tāds, ka viņai brūnas vītra, blēd, pie dirsas ir, un tā tālāk. Sorry. Skan gribētu, lai tu to uzfilmētu, lai to parādītu cilvēkiem, kāds var izskatīties. Kas tieši? Brūnā strīpa. Ak, nē. Ķipa manu ānīti nofočēt, jā? Nē, ķipa vecena. Saka filmēt. Nē. Un viņa palika agresīvi, viņa paņēma stīkla pudeli un gribēja man mest.
Un tad es vienkārši pastos divā, un mans draugs ar to draudzeni vienkārši rēc. Es pat vienkārši tāds, fuck, te būs vēzis, un pēc tam labi viņi izvelk to pudeli ārā un tāds, ok, safe. Un viņa turpina, viņa pienāk pie manis, viņa grib man sist, es viņai sāku pisies nahuj. Es sākumā tā kā biju safe, tā kā labi aizies prom, on the neutral side paliksim. Bet viņa man dirsi virsū, un man vienkārši, viņa pielīda, man kā sāko grūstīt. Ja viņa man iepistu, es pistu atpakaļ, self-defense, you know. Un tad es viņai sāku pisies nahuj. Un viņa sāka, es nekur nepisīšu, tad ok, labi, es policiju izsaukšu, man nav grūti. Bet mēs sapratām es tikai pēc tam sapratu vienu lietu, ka tur bija mazgadīgā dzeršana. Jā. Un tad nebūtu baigi labi. Bet viņi beigās izgāja ārā. Ko es gribēju nereāli izdarīt? Tad, kad viņi ķipa iet pa durvīm ārā, es viņu paņēmu ar kāju izgrūžu. Tu to izdarīji? Nē. Diemžēl es neizdarīju. Bet es nožēloju, ka es to neizdarīju. Bet tam sapratu, vienkārši man būtu apavi jādezinficē. Un viņa aizgāja, mēs tur visi priecīgi. Un visu, ko mēs izdarījām kā grupa, bijām nomainījām manai gultai gultsveļu. Bet jo viņa vēl joprojām smirdēja. Viņa arī tagad smird? Nē, tagad viņa nesmird. Okay. Tagad jau viss kārtībā, bet tad, kad viņa aizgāja prom, mēs reāli pēc pusstundas joprojām jutām viņu. Un mēs nomainījām gultsveļu, un reāli vēl kāds 3 stundas varēja just, kā viņas smaga tur ir. Ko es vēl kamēr gāju memorijos? I got catfish Tinderī. Nu, davai. Es bija vecene, kura pēc jebaļnika insane, viņa tik insane izskatījās. Un mēs tāds sarunājām satikties, man tāds, ok, labi, safe, poha, aizpasīšu, zin kā, man tāpat nav ko darīt. Es aizpišu, un veča balss, un es tad tikai uzzinu, ka tas ir fucking transgenders, bet vecena ar daiktu nahuj. Suka, viņam nebija kaut kāds deskripšanā rakstīts kaut kas tāds? Nē, nav. Tur ir tā lieta. Viņš pateica, ka viņš ir traņiks? Jā. Es pēc balss apar, pēc tam pateicu, ka esmu trans. Man tāds, fuck sake, nerī ātrāk pateikt. Viņš man vēl fucking nūdu sūtīja. Viņam bija silikona krūts? Viņš man sūtīja Manā Discordā ir bilde. Es iepaustoju, bet es like still. Un es vienkārši, es nodirsos. Es nezinu, ka tur man bēgt vai ko, bet esmu respektful cilvēks. Līdz ar to es paliku, bet es hintoju to, ka man I gotta go, you know. Viņi prasīja, ko tu gribi darīt tāds? Gulēt mājās. Tu gribi uz mājām? Tāds, ok, labi, daičā. Un so es aizripoju, aizgāju skēpes, pirkt 2 fucking tortillas, un vienkārši depresīvi gāju uz mājām. Un jā, tas vienkārši bija kaut kas cits. Tev ir bildes, kā viņš izskatījās? Es viņu īsti nobacēju, es aizmirsātus. Bet, ja tu pasies Tinderī, varbūt atradīs. Vārds bija Kleopatra. Tā kā es zinu Book of Kleopatra. Jā. Kleopatra. Krievs? Nē, latvietu. Es nezinu, latvietis vai latvietis teikt. Latvieši? Tie tur. Tie tur, nē, viņa, tas viņš, viņa, they, them, visi šitie pārējie pronauns, jobaniskie. Pēc izskatu nepateiktu, jā? Pēc izskata, tad, kad bildēs, nē. Bildēs viņa izsies, ka, veceņi seju, bet īstajā dzīvē, bet viņa nahu pufīgas, ja baļnieks bija, smucis kā nahu, nezinu kam, bet šrekam, un vienkārši, ja tu izdarīsi šitā, pēc acīm var saprast, ok, vecene, bet tu izdarīsi šitā un skaties uz apakšu, tu pīzdu fujaks, nahu, ko tu dari, bet. Un tas vienkārši bija kaut kas cits. Bet viņa arī kaut kādu interesantu lietu pastāstīja, ka viņa nopisās ar fujaku, kuram ir sieva, un kurš ir kāds populārs fūzīts. Es neatceros, kas tas bija, bet tas bija kāds populārs fūzīts. Latvijas komunitē viņš ir ļoti liels. Un viņa nopisās. Lauris Reinīgs? Nē. Okay. So, Telegram saka, nepilngadīgās var iet ar 18. Age of consent. Ugandā ir 13. Ko es to zinu? Vispār man jautājums, vai es zināju, ka incest Latvijā ir legāls? Kas ir legāls? Incest. Kas ir incest? Cipa Alabama šeit. Kad savu mutrītīs var izpist. Tas ir legāli Latvijā? Tas ir legāli. Tas kaut kur citur ir nelegāli? Tas ir, mēs esam vienīgā Eiropas valsts, kur tas ir legāli. Zini, kad kaut kāds vecs likums vai kaut kā nesen to pieņēma? Es nezinu, bet es zinu, ka tas ir legāls. Tā ir Wikipēdija. Bet Wikipēdija kind of trusted at this point.
to be honest. Nu, labi, viņa nevar trastāt, bet no konkurences jau... Viņi- Wikipēdijā raksta vienkārši citi cilvēki arī, ķip. Jā, bet tur, kur ir par government shit un tā tālāk, tas ir lokots. Tur neviens nevar editot, tas ir lokots. Tur ir tikai, trusted sources tikai raksta. Un mēs tur bijām vienīgie, man liekas, ka vienīgie legālie, kur tas drīkst. Varbūt citās valstīs arī kādā Francijā or something, bet es zinu, ka mēs bijām vieni no. Un vēl, kas Latvijā ir debīli legāls, ir bērnu pornogrāfija, bet ja tā ir zīmētā formā. So reāli, tad, kad pirmie skaņotīgi telefoni parādījās ar filtriem, tur bija tas animated filtrs. Jā. Tu vienkārši vari pārlikt to filtru pār reāli bērnu Visam. pornogrāfijai, un tu vari skatīties legāli. Pa bērnu pornogrāfiju. Kā tu zini, kad ir tāds likums? Kaut kad, tad, kad mēs ar Simi draudzējāmies, tur bija vienkārši virta fujaki. Viņi kaut ko prasīja tādus jautājumus. Un es vienkārši biju pirmā. Viņam vienmēr vienkārši Google attaisīta. Un es vienkārši ierakstu tāds, ok, interesanti lieta. Un tās arī uzzina daudz ko. Bet tas ir kaņt kā... Tas ir nepareizi, ķip. Tas ir padomā, nepareizi, bet... kā filtru uzbliez vienkārši. Nu, tas ir vienkārši viens veids. Es nezinu, vai tas ir legālā formā, bet tur bija bija, kā man liekas, tas bija vairāk domāts kā Zīmēts? kā lolly porn. Zini, kas lolly porn? Ķip zīmētais kaut kāds. Nu jā, ķipā hentais, Jā. bet tur, kur mazgadīgs meitenīts ir. Man liekas, tādā formā bija legāls. Bet at that point es nezinu, kas jau ir, kas nav. Bet jau Tad drīz ir. viss būs legāls, man šķiet.